Vai tu esi drama queen? Rokraksts ļoti labi var parādīt to. Un ja tu mazo burtu raksti ar šādām divām austiņām, tā ir tendence dramatizēt. Savukārt, kad tu izdomā otra cilvēka vietā savus scenārijus, tas būs mazais burts, kas viducītī šeit veido atstarpi. Vienalga, kā tu to veido, bet tā ir tendence izdomāt savus scenārijus. Savukārt, cilvēki, kuri visu laiku visu analizē un nevar nomierināties, tas būs tad, ja 100% visi burti būs ar šādu šķēlumu, ja tikai daži nekas, bet 100% visi burti. Un tieši tas pats uz G burtu, arī šāds šķēlums, tā būs pārlieku liela analizēšana attiecībās. Vai tev ir kāds no šiem elementiem, vai varbūt esi redzējis cita rokrakstā šādus elementus? Padalies!